Ir tāds spriedzi, ja mums šodien neļauj satikties ar grupu, tad būs fails. Tāpēc, kad nevar uztaisīt priekšnesumu pa vienu dienu, kad sadieties ar grupu. Ja es šodien ar viņu satikšos un man dos 20 minūtes laika visu sarunāt, jo man pašam viss ir skaidrs, ja grupai nebūs skaidrs, tad tā neies cauri un tas būs pilnīgi garām. Tad vienkārši mūs 4 cilvēkus noraksta šajā koncertā. Tagad vienkārši tev pašam jāsēž, jāiedziļinās tajā dziesmā, kas vispār tā ir pa dziesmu, kas tur pa tekstu, kāda vispār tā dziesmai ir jēga, un jāanalizē vienam pašam. Un tas ir grūti, Telefonā ir tāda opcija, ka tu vari ierakstīt to ģitāru un savu balsi, un tu paklausīties no malas, kā tas ir. Bet tas nav tas. Ir vajadzīgi tie pedagogi. Samanta, Evija, Mārtiņ un Marek, atnāciet lūdzu visi uz virtuvi. Mēs esam virtuvē. Mēs esam virtuvē. Mēs ejam 4 izmēģinātā grupa tagad. Okay. Tā jūs paņemšu jau. Es zināju, ka viņam ļaus. Pagad vāksies tagad. Tas, protams, ne. Vēl beidzam. Protams, ka nevar neļaut mēģināt muziķiem. Nē, mēs mēģinām. Es reiz varu pateikt, ka man būs backi. Pārbaudījums mums jāstrādā ar manu vienu. Jā. Vienkārši šodien ir tikai basists. Vai jūs tā varat vai ne ar basu? Tomēr galvenais ir basu. Tikai ar basu, ja? Svētdienas koncertā. Tas prikals, ne? Jā, mēs izpelnījāmies. Mums tomēr kaut kā laikam atļāva piedalīties mēģinājumā. Lai būtu tā, nejaukā. Multivaļā. Ir viena lieta, kas traucē bišķi, bet tāpēc es baigi nav nazāli, es nedziedu baigi. Ir bišķi. Šis varu būt jauks un mīļš, šis varu būt jauks un mīļš, šis varu būt jauks un mīļš. Varu būt la, un es nezinu, kā lai tev patīk. Nu labi, bet tad vismaz uz la, jūs varētu? Ok, jā. Šodien ir ceturtdiena, bet mums fantastiskajam četrniekam tā bija pirmā tikšanās ar grupu. Nu, liekas, kad ja nepaskatītos kalendārā un dienas grāmatā, ka šodien ir ceturtdiena, tad liktos, ka ir pirmdiena. Nu, bet gan jau būs labi.